Pēdējie Latvijā veiktie pētījumi liecina, ka 90% kafejnīcu un restorānu apmeklētāji norāda, ka izvēloties vietu, kur ieturēt maltīti, īpaši uzmanība tiek pievērsta tieši mūzikai. Gandrīz puse aptaujāto atzina, ka patīkama mūzika rada vēlmi ilgāk uzturēties konkrētajā kafejnīcā vai restorānā. Arī 3 pavāru restorānu viens no īpašniekiem Mārtiņš Sirmais atzina, ka mūzika ir viens no elementiem, kas piesaista apmeklētājus. Restūzī mūzika izvēlamies, tā ideja ir... Mēs paši neesam nekādi baigie melomāni līdz ar to mūziku. Viņi ir mainīgi un tur, labi, es zinu, tur tāds, tur tos komponistus, tāds izpildītājs, bet tur tajā tās tendences un tur padziļināt neko, nesaprot līdz galam. Līdz ar to mums ir paveicies ar viesiem, jo mums ir Goran Gora nākais, tad Toms Grēviņš nākais, un Bruno no I Love You Bar, kas ir tie melomāni. Un līdz ar to mēs viņiem, viņi kā patstāvīgi cilvēki, mēs viņiem dodam atlaides un tāds tur bonus trakus, un viņi mums saraksta mūziku. Mārtiņš Sirmais atzīst, ka katrā vietā iedara savu mūziku, un restorānu mūzikai ir jābūt tādai, kas cilvēkiem rada apetīti un papildina pasniegto ēdienu. Uzstādījums, kāpēc kādu to mūziku vajag, ir ļoti vienkārši. Tai mūzikai jābūt tādai, lai tev gribās ēst. Viņai jābūt apetetlīgai, tu nevari. Tāpat kā bāros skan dzeršanas mūzika, diskutē kā dziedāšana, tā dejošanas mūzika, tur operā domāšanas mūzika, tāpat arī restorānā, ja ēšanai vajadzīga ēšanai domāta mūzika. Tomēr arī ēšanai domātā mūzika atšķiras. Brokastis nav īstā ēdienreize, kad eksperimentēt ar pārlieku ātru mūziku. Brokastīs ir ļoti mierīgi, pusdienās mazliet agresīvāk, lai var runāties, un vakariņās ir agresīvāka mūzika. Kā agresīvāks stulbs formulējums, agresīvāk, tāda, kā lai pasaka, agresīvāk, ne ļoti agresīva, bet ritmiskāka, tāda, pludena, tieši tikpat pludena, bet ar vairāk. Es taču nemāku pa mūziku tik ļoti formulēt neko. Tāda bum. Un lai vai kas skanētu, mūzika nedrīkst būt pārlieku skaļa, jo galvenokārt maltīti cilvēki nāk ieturēt kompānijā, un viņiem vienam otru ir jādzird. Viņai jābūt ir fonā. Viņa nedrīkst būt tā mūzika, viņa nedrīkst būt... Tur var ļoti labi arī strādāt ar to, cik tu gribi skaļu restorānu, cik tu gribi, cilvēki ir atnākuši vecāki, trešdaļa ir vecāki cilvēki, tu nevar likt skaļu, jo viņi vienkārši, dzird ir sliktāk. Ļoti daudz tādas lietas, un ar to mūziku var ļoti labi uzraut augšā visu to restorānu atmosfēru. Ļoti labi, un ar vienu sliktu gabalu, kas, teiksim, tajā playlistē ir ielikts tev tur Nirvana, tāpēc, ka tev pašam ir kaut kad paticis, ar to var sabojāt praktiski visu vakaru, visu to garastāvokli. Taču, kā atzīst Mārtiņš Sirmais, nav jau slikts mūzikas ēšanai. Katram mūzikas stilam piestāv citu tipu ēdiens. Tādēļ mēs nolēmām veikt nelielu eksperimentu un atskandināt viņam 4 dažādas mūzikas stils, kuros Mārtiņš mums izstāsta, kādu ēdienu viņš pasniegt pie šādas mūzikas. Džeziņš. Tāds džeziņš, jā. Tur, mīdī kaudze tāda, maize tāda liela, mērcē mīdī sēd kopā. Vēl var rēsnos frī kartupeļus tādus, tos beļģu, tādus sepultūru vai kaut. Sepultūra, tur es redzu tur roltānus, tur roltānus pusdzert saules pudeles un, Rīgas šampāniet ļoti daudz un plasmas skrūzītē salu. Tur arī kaut kādu tādu klasisku lietu, tur, man liekas, tur steika gabals, tādus, tur jūras ķemmes, tur austeris, tāds kaut kāds tāds klasiska lieta, kur ir, pilnībā vienkārši pagatavota, jo tur, neko nevar pielikt, neko atlikt, tā ir klasiski, noevalēts dēlis un nopulēts, tas ēdiens arī tāds viņam jābūt. Sandra brīnum, dots Sandra, Es tur redzu visu to piedāvājumu, ko Dikļos zaļumballē tirgo tas furgoniņš, un tur ir visi tie kāposti, desas un viss tas, tā vācu latviešu interpretācija. Tur, labprāt arī tādā furgoniņā tur taisīt un to visu.
Ja, tur desas, tādas lētas desas, pārvārītas, sinepes, tādas šķidras, jā. Pie šlāgeru mūzikas ēst steiku sveču gaismā īsti nepiestāvēt. Tāpat pie klasiskās mūzikas nebūtu lāgā ēst hotdogu. Tādēļ kafejnīcu īpašniekiem ir īpaši jāpiedomā pie tā, ko viņi pasniedz un ar kādu mūziku viņi to papildina. Oskars Lepers, Tautas balss.